Tā jau es teicu, mums ministrijā ir sabotieris. Dažreiz man rodās tāda sajūta, ka aizsardzības ministrijai ir iefiltrējis kaut kāds Kremļa aģents, kurš tad maksimāli sabotē un bremzē visas darbības, kurām vajadzētu notikt. Absolūti. Šis karš šobrīd notiek Ukrainā. Latvija nav gatava šim dronu karam. Tos apjomus un to masveidīgumu mēs nevaram īsti apzināties. 500 šahedu droni naktī lido uz Ukrainu. Kā mēs ar viņiem tiksim galā? Mūsu ministra izstrādājums paziņoja, ka tiks iepirkts 500 Latvijā ražoti Blaze droni. Blaze droni ir labi, viņi ir dārgi, bet viņi tiešām ir labas atsauksmes. Tā ir viena nakts, ja? Un kas notiks nākamajā naktī? Cik tālu mums ir mobilās vienības pie robežas, ja? ar dronu pārtvēršanas iespējām? Neko neesam dzirdējuši. Un es nerunāju par tiem dažiem cilvēkiem, kas tur stāv ar RBS vecajām pretgaisa raķetēm. Es tiešām runāju par tādu mērķiecīgu pārtvēršanas jaudu.